Piektdienas dienā Pastendes kultūras nams tika nodots Talsu un blakus novadu deju kolektīvu rocībā. 21 starpnovadu bērnu un jauniešu tautas deju kolektīvs sniedza savus priekšnesumus ikgadējā deju skatē. Piektdienas dienā Pastendes kultūras namā bija manāma liela rosība. Mazi un lieli tautas deju dejotāji satraukti gaidīja katrs savu iznācienu. Deju skate ir viens no atbildīgākajiem gada pasākumiem, kurā katrs kolektīvs parāda savu varēšanu, izvērtē savu sniegumu un izdara secinājumus, pie kā turpmāk nepieciešams vairāk piestrādāt. Skate žūrija tad arī izvērtē, kurš kolektīvs saņem attiecīgu pakāpi. Ir 3., 2., 1. un augstākā pakāpe. Šogad žūriju pārstāvēja Valdemārpils kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīva Krišjānis vadītāja Gunta Kupše, Ventspils augstskolas jauniešu un vidējās paaudzes deju kolektīvu vadītāja Ineta Judzika un Jelgavas novada skolu tautas deju kolektīvu virsvadītāja Madlēna Bratkus. Es esmu ārkārtīgi priecīga. Mēs tikko sarakstījām pirmos diplomus. Mums ir tikai augstākās un pirmās pakāpes diplomi, un tas ir tik liels prieks, bet mani šodien visvairāk iepriecina tas, ka es atbraucu no Zemgales, es atbraucu no Jelgavas. Daba vēl nav modusies, bet šodien kurzemnieku brunči mani ir pamodinājuši pilnīgi. Es esmu gatava pavasarim, un man liekas, ka skatoties uz kurzemnieku dejotājiem, to nevar nepamanīt. Vispirms ir tas košais tērps, un tad tu skaties uz tām priecīgajām sejām. Bet es gribētu teikt, ka ne jau tikai Talsos tā ir. Tas vispār ir. Jā, tas priecē. Skatē tika dalītas ne tikai pakāpes, bet tika noteikti arī 8 labākie Talsu novada kolektīvi. Mums ir tā, ka katru gadu šī skate tiek rīkot ar mērķi, lai 8 labākajiem Talsu novada kolektīviem būtu iespēja apmeklēt Latviju bērnu dancvedu festivālu bez maksas. Tas ir, kas iekļauj transportu, ēdināšanu. Piedalīties var jebkurš, protams, un šogad šis festivāls notiekās Kuldīgā, un tas nozīmē, ka arī citas skolas varēs, jāsaka tā, par savām finansēm tomēr atļauties, jo pagājušajā gadā bija Valmierā, un jūs saprotat, tas ir tomēr ceļš vien jau cik izmaksā. Deju skatē katrs kolektīvs izdejoja 2 dejas, vienu obligāto deju, vienu brīvas izvēles deju. Tā kā šogad nenotiek gatavošanās dziesmu un deju svētkiem, tad repertuāra izvēle katrs deju apriņķis noteica savu. Talsu apriņķī bērnu un jauniešu deju kolektīvi obligātajā dejā izvēlējās tematu zvēri. Repertuārs ir ļoti svarīgs, jo citreiz tad, kad ir garlaicīgs repertuārs, bērniem nav interesanti. Tieši tāpēc šis repertuāra izstrāde mums ir kopā ar virsvadītāju. Pēc tam mēs sanāksmēs, kur satiekās visi skolotāji, tautas deju skolotāji. Mēs vienojamies, patīk mums, nepatīk, kaut ko pamainām, kaut ko nepamainām. Bet galvenais ir, lai ir interesanti un lai tomēr arī var tā, lai katram vecuma grupai būtu kaut kāda izaugsmīga, tomēr arī apgūstot šo deju. Patiesībā šobrīd ir tā, ka dejas tiešām tiek taisītas ļoti daudz. Horeogrāfi strādā ļoti čakli, dejas ir, bet tā kvalitāte tām dejām nav tāda paliekoša. Kad maz ir to deju, kuras tiešām ir interesantas, kuras patīk bērniem, lai tās ar aizrautību varētu dejot. Tā kā līdz ar to ir diezgan rūpīgi jādomā par to, ko dejot un kas varētu būt repertuārā. Kā paši dejotāji stāsta, dejas nav viegli apgūt, taču patīkot teju visas. Uztraukums pirms kāpt uz skatuves esot visiem. Kur deja vislabāk jums patīk? Īhā, ja pareizāk, meitas kā liepas, puiši kā ozola. Kāpēc tā deja? Jo tur meitenēm ir vaļā mati un viņa ļoti ātri deja. Cik ilgi jūs jau dejojat? Es 5 gadus. 7 gadus. Pašarā visa ģimene dejo, un tāpēc es arī iesāku. Man tas pats. Vai ir uztraukums pirms kāpšanas uz skatuves? Nedaudz. Kā kuru reizi? Ir bišķiņ bailes. No kā? No skatītājiem. Tā, ka viņi baigi daudz ir. No tā. Salīdzinot ar pagājušo gadu, šogad skatē piedalās par vienu kolektīvu vairāk. Ir arī kolektīvi, kur izveidojās šajā mācību gadā un uz skati vēl nepaspēja apgūt dejas. Tā izskatās, ka bērni paliek arvien vairāk, un tas ir ļoti apsveicami un ļoti pozitīvi, jo, manuprāt, katram ir jāapzinās to, ko deja iedod bērnam, gan priekš viņa smadzeņu darbības attīstības, gan fiziskās attīstības. Mazie bērni ir tik mazaktīvi, un atnākot uz dejošanu, viņiem ir fiziski jāstrādā,
viņiem jāstrādā ar prātu, viņiem jāstrādā ar savu augumu, un tas nemaz nav tik viegli. Kristīna Frēmane, Girts Grenevics, Talsu televīzija.